Jau pēc nedēļas sāksies Latvijas kausa XCO krosā un šogad pirmais posms šeit Cernikavā Zibeņos. Mēs esam finiša taisnē un trase ir tur priekšā. Laižam! Jā! Pietiek! Tas sanāk, pašvaldība iesaka vieglāk, ja? Jā, pašvaldība iesaka vieglāk, un mēs upgradeojam, lai viņš ir tehniskāks un piemērotāks šim konkrētam pasākumam. Ir vieglāk? To mēs redzēsim vēlāk. Nu jā, un kas ir jauns no iepriekšējās reizes, kad notika? Ir klātī vēl dažas tehniskākas cilpas tajos maršrutos, kur bija tā kā kāds posmiņš tīri pa lēzenu. Tur tagad ir klātī cilpiņas pa nogāzītēm, lai tiešām padarītu vēl tehniskāk nekā bija iepriekš. Ir jau iebraukts? Daļēji. Tad bišķi pa sūnām, ja? Jā. Okay. Bet būs iepazīšanās brauciena ceturtdien, tagad tad jau būs iebraukts pilnībā. Tagad jau ir samarķēts? Jā. Lentīts, ja? Un tās sarkanās bultiņas, ko mēs redzējām, ir no trases? Jā. Ok. Agrāk bija cik trampolīni? Iepriekšējā posmā bija tūlīt pateikšu 1, 2, 3. Uzliktē mazie skaitās? 6. 6. Un pielikt tagad tajās jaunajās vietiņās? Un tajās jaunajās vietiņās viens ir pilnīgi jauns pielikts un viens ir velo entuziastu paši izgatavots, bet mēs mazliet viņu pielabojam, lai viņš būtu piemērotāks šīm sacensībām. Ok, tad ir 2.
nolec, un es arī nobraucu. Tas āniņu jau var. Nu, aizmakties ciet. Tagad vēlreiz. Saka Smilškuļam, tramplīns pa Smilvīm. Katru gadu tur ir. Nevienu no tiem gadiem neesmu par viņu bijis priecīgi. Vai viņš tagad priekšā būs? Nē, tas bija tas, kur mēs nelecām. Tas, ko mēs nelicām. Nu, tad mēs taču gudri esam. Tas, kur vienu dienu pirms sacensībām nevajadzētu. Vai? Nu, es pilnīgi noteikti nejūtos ar pareizo zobratu, pareizo riteni, pareizajā trasē. Bet trasīt ir skaisti. Jā, kur liek paklājas tramplīnu. Jā. Trasa uzlaboja? Jep. Visi. Jā, bet tas tāpēc, ka tu ātri lēc tā smuki. Cits jau varbūt uzreiz te nokritīs. Tas jau lēni. Nē, nu. Nu izliec ar graveli. Nu nelikšu es ar graveli. Tas tu teici, ka gravels ir labākais velo vispār pasaulē. Gravels ir labākais velo pasaulē. Vai? Nu labi, skaties. Tur jālec, ja? Tur. Daudz, jā. Šitā, jā. Kur backfoot? Es piedien klausījos podcastu, karoči.
top 5 XCO čalim, starp citu, kas brauc, nu, tā kā top 5, top 7, zinu, cik viņam ir FTP. Viņam ir 81 kg. 480 vati ir FTP. 480 uz 86. 6. Bet tas cipars 480. Un tas nozīmē, ka pie 500 viņš baigi nepāpūlās. Jā, 480, tad 480. Es apskatījos savus tipu jaudas failus, un 480 ir 2 minūtes, jeb kādas karjerā rekords. 480. Viņš jau nebrauc uz 480 visu laiku. Jā, viņš brauc Pārsvarā 600 katra kalpa. Viņš brauc svītpatā uz 450. 450 vāti. Viņš stāstīja, kā viņš esot Cape Epiku braucis. Kurš tas ir uzvārds? Matt Beers. Biers, Viņš ir, mēs pārnieku viņam bija fiks Viņš 5-6. ir Dienvidāfrikā gravel čempions un tur rentē, bet viņš bija kaut kāds. Viņš visi čempions, ja? Jā, viņš pirms tam motokrosu reāli braucis un vienkārši motokrosu treneris viņiem lika trenēties uz velo, lai kačātu iekšu. Jo motokrosu pārsvarā visu laiku viņam 180 pulsu jābrauc, viņš viņam bāzi rītīgi ar ričuku kačāja un viņa laboratorijā viņam uztaisīja testu un tas treneris tāds to ričuku brauks labāk nekā motokrosā, viņš vienkārši aizgāja, tagad viņš ir čemps pasaules. Pasaules, nē, Dienvidā. Bet tas ir labs stāsts. Labs priekšmāk, jā. Priekšmāk ir tas, ka viņa motokrosa treneris tagad vēl joprojām ir viņa velo treneris. Jā. Es pat vārdi beidzās. Jā. Nu labi, braucam tālāk klusējot. Tātad kopumā trasa ļoti interesanta. Vienīgi žēl, ka nebija neviens drops šitie disku golfa laukumiņi. Tur būtu noderējuši. Labi, tas joki jokiem, bet braucot apskat tiešām uzmanīgi. Uzmanēties no lidojušiem šķīvīšiem. Nu un tiekamies svētdien 5. maijā Cernikavā. Lai jums veicis!